Man patīk. Ja Rai negrib, es ņemu šito māju. 3 dienas, lai izvāktos. Skaidrs? Skaidrs? Jā. Iev lūdzu palīdzību. Ko es tur varu darīt? Braukt, izšaut koganus? Parunā ar viņiem. Tas ir vispār mazākais, kas man tagad ir vajadzīgs, braukt un strīdēties ar koganiem. Zini, no kā es esmu noguris? No tavām patstamām. Tāpēc, ka man visu laiku uz pusēm plēš. Santa ir par tevi, es esmu par Santu, bet es neesmu pret Lorenzu. Lorenz, tā ir pagātne. Ja tu tā turpināsi, viņš tev novilks sūdos. Tu varēsi palīdzēt. Pasaka koganiem, lai iedod, nezinu, 2 mēnešus, lai izvāktos, nevis 3 dienas. Tu pats aizbrauks pie Artūras sievas un pateiks, ka tā māja pieder viņai, bet paldies viņai jāsaka Cooperam. Un vārdu sakot, mēs salaižām Lorenz ar Cooper ragos. Un, ko to Lorenz iesēdinās, tad jau nebūs vairs kam atriepties. Viss būs ok? Cik vēl ilgi dienu skaitīsim, brīvību pēc tam uz pusēm dalīsim. Rums man dzīslās, plūdīs, bet pa īstām sevi jāmeklē būs. Vēl un vēl debesīs. Ar vienu soli pienākt var klāt. Var pienākt klāt. Tas varbūt sāpēs, sāpes pakrāt. Visu sakrāt. Ar vienu vārdu, vienu vaimei var nesanāt. Nesanamīlēti, mīlēti vajadzēja panākt. Čau! Čau! Kā iet? Tikai no policijas. Lukas dēļ? Jā, krabi vēl paturēja. Bet ko jums prasīja? Apstākļus, kas attiecas uz Lukas. Un par licenci, kurš atļaus nesāt automātus. Bet Jurgins augšā? Jā, pie sevis. Kas noticis? Darīgais man komis uzkārās. Labi, davai, līdz zālēkam. Kas te noticis? Bija kratīšana. Izņēma visus dokumentus. Krabi aizved. Vai tu būs problēmas? Nezinu. Pavazās un liks mierā. Parasti pēc tādiem gadījumiem ir pārbaudas. Ko tu te atnāc? Man ir jāparunājās. Svarīga saruna. Arī uz minūtīti. Nu, klausos. Nočem, ir viena vieta, pilna ar kamerām, kas visu fiksē. Man vajadzētu tās izslēgt. Kāpēc? Jātiek tur iekšā. Legāli? Protams, ka nē. Nezinu, vai citi runā ar krābi. Ja viņš piekritīs, varam domāt. Labi, tas vispār ir iespējams. Atkarīgs no vietas. Es samaksāšu. Cik? 10 pakas. Nē, runā ar krābi. Es bez viņas ziņas neko negribu darīt. Ja viņš piekrīt, varbūt. Kāda ir mērķa vērtība? 9 limoni. Klausies neslikti. Jā, es zinu, ka neslikti. Tīpaši tad, kad kaut gan ir savākuši mūsu firmu. Labi, davai. Tu izdomāji, es tev padošu ziņu. Baigi ilgi noturēja. Jā, tev lentās reizes prasam viens tos pašus jautājumus. Un kas ir licence? Atstāj. Man skaidroja, ka automāti var būt tikai bankām un armijai. Atstāvjām trafi mīnuszīmi. Sargājām, bet nošauj kā baloni. Man vēl zvanīja daži fūru vadītāji, gribot lekt nost. Čau, mēs varam parunāt ar tevi. Labi. Tas ir kārtīgs klubkrēsls. Tā kā bosam. Tu kaut ko atradi? Skatos stūra dīvāns. Nē, stūra dīvāns, tas ir garlaicīgi. Man būs klubkrēsli
lieli un dažādi. Blin, no kurienes tās pūkas? Mums taču kaķi nav. Nu, ko darāt? Skatāmies, nav ar mājai mēbeles. Aizmirstiet. Ko? To māju atstājam tai sievietei. Kas viņi izpirka viņu? Nē, bet tā vajag. Tagad arī māju esam pakāsuši. Tu gribēji kaut ko man teikt? Nu, neko, vienkārši strādājam gandrīz par ēdienu tiesu. Jā, un ko tik mums nesolīja? Kāpēc tev viņai tā māja jādod? Tā māja ir mūsu, izliekam viņu nafīgi. Tā vajag kopējai lietai. Bet es jums apsolu, ka no nākamās ģēles visa peļņa būs jūsu sejā. Un cik? Pāris miljoni. Kāda ģēle? Par to parāgu var vēl runāt. Solim. Saku, neticu, labi, es laižos. Kur? Uz pilsētu, ko tad darīt? Rajam kaut kas ir aiz ādas. Viņš pa naktīm pazūd. Tu esi pilnīgi nojūdzies. Aptīrīt muitas noliktavu. Jā. Saprot, nevienam vēsturē tas nekad nav izdevies. Ja viss kārtīgi izplāno, viss izdosies. Tu saproti, kas tas par noziegumu? Tad bez manis un Jurkina es tev arī nedošu, jā? Krabi, tā ir 100% ģēla. Tu saproti, kāds troksnis izcelsies, ko? Jā, es saprotu. Bet galvenais ir visu izplānot tā, lai trokšņi nebūtu. Lai nozieguma fakta vispār nav, tu saproti? Nu, ko tad hašiš vienkārši tā izkūpēs gaisā no noliktavas, jā? Jā, tā vietā mēs atstāsim lelli. Kaut ko citu? Nu jā, samainīsim pakas 1-1, bet īstā hašiša tur iekšā nebūs. Nesanāks. Sanāks, saproti, vakaram mēs samainām. No rīta viņu brauc dedzināt. Viltojums sadegs, bet īstais paliks pie mums. Nu, nesanāks, es tev saku. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņi vienmēr pirms sadedzināšanas taisa pārbaudi. Protokolam. Pārbaudi? Jā. Bet nu un? Tad jau mēs būsim galā. Kūper, tas ir noziegums. Labi. Huberta un Jurģa nogalināšana nebija noziegums? Nē. Jā? Kas tad tas bija? Mēs ieviesām taisnību. Mēs viņus apturējām, jā? Es jau visu kārtīgi izplānoju, bet tagad viss vienkārši aizkūpa pa vējam. Tu saprati, ka Kogani ir visu savākuši. Pat Artūram visu savāc, Ievai māja nepaliks. Tur viss tā vienkārši saskēmots. Mums ir župa. Nu, vēl ir variants uzpirkt cilvēku pie krāsnes. Pie krāsnes? Nu, tur ir komisija, bet pēc papīriem varētu sanākt tā, ka hašišs ir sadedzināts. Jā, bet ja mums neizdodas uzpirkt? Nu, tad es labāk sēžu kādam uz kakla. Čau. Sveiks. Drīkstu? Nu, tev atļauja nav jāprasa. Paldies. Kā iet? Godīgi sakot, esmu nedaudz atmūsis. Kāpēc? Es vienkārši nezināju dažus faktus par tevi. Man likās, ka Raja tev izstāstīja visu. Nē, pēc tam viņš man pateica, bet es vienkārši domāju, kāpēc tā? Kas tad? Nu, kāpēc tu dari to, ko tu dari? Un ko tad es tādu daru? Nu, tu zini. Bet tu negribētu mainīt savu dzīvi. Es esmu parādos līdz ausīm. Parādos? Jā. Brālis cietumā. Un summa, ko pieprasa, ir milzīga. Tāpēc vienīgais, ko es šobrīd gribu, lai viņš pēc iespējas ātrāk tiktu brīvībā. Ka Rajam neko nesaki.
esi? Es uz vietas. Jā, es esmu uz vietas. Nu, tad nāc laukā. Jā, tūlīt būšu. Jā. Kāpēc tu negribi, lai Reija zina? Es vienkārši negribu, lai viņš zina. Nu? Cik tu esi parādā? 12,000. Nu? Cik tu esi parādā? 12,000. Man nemaz tik daudz. Labi. Es dabūšu. Es gribētu, lai tu dzīvo normālu dzīvi. Piedod, man jāiet. Skrējienā? Jā, vecīt. 2 garāžas nopirku. Vienu purvciemā, otru netālu. Aizdīšu, parādīšu, lai maršruts skaidrs. Es pa ceļam redzēju vienu behu. Varbūt ar to varam sākt. Lija bija kafejnīcā? Nē, neredzēju. Vajadzēja būt. Gan jau kāds klients piebraucis. Rokas trīc, pat trīc. Paldies. Pavisam. Tad tev lika izvākties? Jā. Viņš nevar bez tiesas, vai ne? Kāda tiesa? Mums jārunā ar Koganu. Jā, ko tu viņam teiksi? To, ka tas ir bezpriņēls. Tas viņš tāpat zina. Ko tu piedāvā? Tajā firmā, ko viņi pārņēma, palika manas akcijas. Ir jāvienojās, ka viņi atstāja māju Ievai. Lorenz. Paldies, kaut kāds cerības stars uzreiz parādījās. Padoties? Es nezinu. Man liekas, te jālieto spēks. Jāatrod Koganu vajā vietu un jābliež te moniem papīri. Tagad to mēs vienmēr varam paspēt. Tev beidzam šo sarunu. Paziram vienkārši kafiju. Paldies tev. Labdien! Sveiki. Mēs esam Kogani. Nevaram ienākt? Uzgaidiet mirklīti. Kogani. Pagaidi. Ļoti labi. Labi. Aicini iekšā. Parunāsim. Saliksim punktus uz I. Stāv pie durvīm. Tevi gan es negaidīju te sastapt. Bet varbūt, ka tā ir labāk. Muļķi laižat. Tikko par jums runājām. Kaut ko teiksiet? Jūs
pieļāvāt kļūdu. Uzticējāties Artūram, iedavāt viņam visas pilnvaras pirkt, pārdot, mainīt. Mēs kļūdas nepieļaujam. Starp citu, tas ir mans dēls Marks. Sveiki! Es gribēju jums atvainoties par manu dēlu vizīti. Viņiem bija nepareiza informācija. Tagad Markam ir pareizā. Kas tas ir? Izlabojām kļūdu. Kādu kļūdu? Māja paliek šai sievietei. Es nesaprotu, ko tas nozīmē. Kā? Dāvinājumi. Notariāli apstiprināts. Pagaid. Tajā firmā, ko jūs pārņēmāt, ir manas akcijas. Tiešām. Tiešām. Paskatieties papīros. Nu, redziet, par visu tagad ir jārunā ar jauno direktoru. Un jaunais direktors ir Valters Ķeniņš. Es ceru, ka jūs atradīsiet ar viņu kopīgu valodu. Bet kā tā jūs tiešām dāvināt? Jā. Bet kāpēc, kas ir mainījies? Sakiet paldies Kūperam. Viņš mūs pārliecināja, ka tā jādara. Jā. Par dāvinājuma līnijas. Tur viss rakstīts virsū. Dievs, paskaties. Es teicu, tur ir viss, tur ir zīmogi, tur ir viss virsū. Nesapratu prikolu. Ķēniņš direktors? Paklau, ko Kūpers apsolījis Koganam, ka viņš uzdāvina šitā māju no Šanina un tā būs aizgājis pasēdējis klēpī paraudājis? Neizskatās pēc Kūpera. Neizskatās gan. Nav vēl viens uzmetiens, viņi kaut ko nemuhļīko. Ķēniņš direktors. Dod zvanu. Ķēniņam? Kūperam. Kur tas Ričijs? Nokārtos vienu lietu un atnāks. Jā, Mēsija. Es tagad nevaru, man ir darīšanas. Davai vēlāk. Jā, davai pēc stundas. Jā, būšu. Davai. Baigi maz cilvēku, būtu vēl kādi 2-3 būtu labāk. Cik tev ir parakstu? 2000. Cik vajag? Nu, lai izskatītu un pieņemtu jaunu likumu, vai kādus 100 000. Nu, tad vēl veiksmi, nosirumos drīzāk. Nu, nē. Džeki iznāks no kastes un te jau palīdzēs, es domāju, sajies. Nafig jums tas ir vajadzīgs? Kūper, viņš šeit tur neķer lauku. Nu kā? Jā, šis kļūst legāli. Mēs attaisam bodītes, izplašamies. Tu nožmiedz visus konkurentus. Pamazām mēs kļūstam bagāti un es beidzot varu piepildīt savu sapni. Kādu sapni? Jahta. Priekš kam tev jahta? Vecīt, atklātajos ūdeņos, tas domas smērē citā līmenī. Sveiki, kungi! Ohoj! No kurienes tas tāds? Vaģikam 2 mēnešus nevarēja man 100 eiro atdot, paņēmu šito.
Zāle atcēna? Nē, tā paslēpjas, ka suņiem jāmeklē. Kas ir, Kūper? Patīk brīvība, ka vēl nesēdi? A, tu negribi sēdēt, blin? Čaļ, mēs te tavāru normāli bīdīsim, grūdīsim iekšā vai ar teļukiem sēdēsim, staigāsim turpu šurpu, blin. Nē, nu piekrītu, vajag to noliktavu iztīrīt. Likums sargāt nav nekāds prieka darbs, nu neko nevar nopelnīt. Mums ir problēma. Kāda? Pirms narkotiku sadedzināšanas tiek veikta ekspertīze. Nu? Ko nu? Ja mūs pieķer, paņem cietsāku, atver lietu, paskatās muiti iztukšot, tad mūs tvarstīs visus līdz pēdējiem. Man tas nafig nav vajadzīgs. Nē, visam savu cenu. Jā, es to pašu saku. Nē, es jau tur nelīdīšu, man neķers. Tu debīls esi, blin. Mums vajag atrast galus ekspertīzē, lai viņi uztaisītu slēdzienu par to, ka tās bija narkotikas, nevis kaut kādi graudi, blin, rudzi vai kvieši. Ja tas viss būs netīri, man cilvēki tur rokas iekšā nebāzīs. Vajag atrast cilvēku. Vajag atrast cilvēku ekspertīzē, kurš pirms tās sadedzināšanas uzrakst mums protokolu par to, ka tās ir narkotikas. Viss. Tad mēs iziesim tīri, nezinu, varēsim izgrūst to lietu kaut kā ārā. Pareizi tu saki, tā arī jādara. Jā, jānočekā tā komisija, kas viņā ir un kas tajā dienā būs. Jā, varbūt jānočeko arī, nevis te jāsēž parkā, blin, klauni ar teļukiem. Labi, davai jūs atrodiet visu un tad padomāt. Tu tikai neuztraucies. Jā. Kas te mums samaksās? Labs variants. Jā, bet jau nezinu, vai viņi vakarā te vēl būs. Varbūt ņemam tagad? Tagad? Jā. Baigi riskanti. Jā, varbūt. Saimnieks sēž pie loga. Ok. Atbraucam vakarā. Būs, nebūs. Skaties. Redzi? Brauks projām? Jā. Ņemam. Esam uz sakariem. Jā. Ev, ātri, tinies projām, ātri, ev! Kustamies. Kā pateikt vārdus, viegli sirds, lai nesalūst, kā ar tiem trāpīt dvēselē. Es atkal dodos pretī savām uzvarām, lai tepat no jauna nepadotos, bet es izvēros teikt. Vieglāk samelot ir sev, cik viegli kļuvis ir nemīlēt. Varbūt starp zvaigznēm pēdējā cerība deg, jāmeklē vēl un vēl debesīs. Ar vienu soli pienāk pārklāt, tas varbūt sāpēs.